Te ir svarīgas tādas dažas lietiņas, protams, ne viss ir jālaiž ar savu filtru, bet pats svarīgākais, ko es gribu izcelt, ir tas, kad pāra attiecības ir vissvarīgākais. Tomēr bērniņš izvēlas vecāks, viņš nāk pie mammas un tēta, viņš nāk tajā mīlestībā, viņu mīlestībā, nevis tā kā mamma un bērns vai tikai kā bērns. Viņš aug uz mīlestības augsnes, vīram pret sievu, sievai pret vīru. Un principā viņš aug pats, ja pamati ir pareizie. Tad šī franču bērnu franču audzināšanas grāmatā ir tāda nianse, ko es gribu, lai cilvēki saprot. Jo daudz no padomju laikiem arī bērni, kas mēs esam šobrīd, bija tāda problēma, kad mātes nostājās pret tēviem, tā kā pret mammu bērnu un nepadomājot, kā tas ir bērnam, kad principā viņa dvēselī tajā brīdī tiek pāraut uz pusēm. Tātad pārattiecības ir vissvarīgākais. Tas ir vienīgais, ko tu savā dzīvē izvēlēsi. Savus bērnus tu neizvēlēsi, tu izvēlēsi savu vīru. Tādēļ tev ir jāveido sava kopdzīve ar viņu. Tu esi ieinteresēta, lai tā ritētu labvēlīgi, jo īpaši tad, kad bērni izaugs un pamatīs ģimenes līgzdiņu, tev būs ar viņu jāsadzīvo. Man tā ir prioritāte. Piekrītu, tas ir pats svarīgākais. Tātad vīrs un sieva. Nevis māte un bērns.